tad ir cerība šodien pirmo posmu. Ir tāds plāns līdz Tulūnai nobraukt tomēr vilcienu. Jo 150 kaut kādus kilometrus, 1000 vēl cik tur augstuma metriem, un tieši pēc Marseļas tie pirmais baigais kāpums kaut kāds sākās 30, jo šodien 4 grādos. Sorry, es neesmu tāds dzelzvīrs kā daži. Es jau nopirku tā kā biļeti, tur kaut kādi 11 eiro, bet vajag tur arī kaut kādu savu vārdu tur tā kā uzrakstīt, lai būtu kaut kāda zīmes improvizēt, noplēst no makarūniem. Bet es varētu salīmēties, vakar nopirkt to priekš kurpēm, to superlīju, kuras ir vispār ievās. Jā, bet man nav pildspēles un jāpaslēja, laikam, lai iedod uzrakstu, lai es varētu uzrakstīt spēr. Brokastu šim rītam. Makaroni uzkarsēti un makarūni vēl 2. Makaroni, un šit saliņš Latvijā viņš nav tas red, desperādus pagaršoja tikko garšīgs, viņam kaut kāds gorēna fruits. Lūk, šī ir tā grandiozā pils pa dienu ar strūklukām. Šāds Spānijā vispār raksturīgs. Madridē, gan Barcelonā noteikti bija tāda līdzīga. Neatceros precīzi pa Madridi. Kaut kā no rīta tā Marseļa arī liekas tāda civilizētāka, man liekas, tie atkritumi tagad bija tā kā vairāk sakopti. Pārkāpjot viss iespējamos satiksmes noteikumus pa sarkaniem un tā tālāk. Dronojot tur vienkārši kaut kā tas laiks. Pastos tik maz vairs laika, kamēr aizbrauktu tam pa visiem tiem Luksforiem un kalniem. Tā, tagad cerams, ka es tikšu tajā vilcienā. Tā, es Tulūnas stacijā. Neviens jau turpat nekāds kontroliors pat nebija, nepārbaudīja. Cilvēki ar laiku izkāpa par vien ārā un brīvāk. Cepets, jā, cepets. Diezgan ir. Jau 33, 34 ar šodien jau ar vien kāpī viņš. Tāpēc jau es arī saku, kad man liekas tā, 25 grādos arī ar visiem tiem kalniem nebūtu tik liela problēma. Bet, šitais vienkārši izsūc, izžmiedz tevi kā lupat pēdējo lāsīt, izžmiedz tas karstums. Un jādzer ir burtiski ik pa 11 kilometriem. Jā, karstums ir noderīgs, tu vari, tā, mierīgi pastaigāt vai drusciņu tur līdz 50, 60 kilometriem pabraukt. Bet jau ir 100 un vairāk, tad ir vienkārši visu laiku jādzer, jā. Bet kur tu dabūsi visu laiku tos dzeramos? Un tagad tas stulbums, kā es aizmirsu arī ielēju ar to Coca-Colu, to pudeli, ko es Čehijā nopirku, to velo pudeli, iebāzu saldētavā, tā, lai viņi reāli sasalst. Un tā, ka ņemšu ārā, tā viņi pēc ilgspējas ilgāk, viņi ir augsta, kamēr viņi tur atprasīs no tā ledus stāvokļa. Un aizmirsu to. Otrs čakars notika uz šitādas te tieši vietas, kad es laidu to dronu Marseļā, tad pa šitādiem bija uzkāpis, un viens tas manējais, tas štirciņš, kurš viņš tagad tur tā aizmugurē noskrojums, uzkrojums, ja tu gribi vadīt, viņš tāds ērtāks ar to štirciņu. Par laimi nav tā, ka tu vispār nevar pavadīt bez tā štirciņa. Nokritam, protams, es biju nostājies tieši tur, un viņš iekrīt iekšā tajā. Jā, un tad gandrīz domā, tūdaļ vilcienu neuzspēju, labi, ka to izdevās uzspēt. Tu man šodien ir atkal ierastie, vakardienas jau 100 kilometri. Kaut kāda augstuma metri jau tāpatās tur savāksies atkal. Bet vismaz, tā, ar to es jau izdarījis tādu lietu. It kā vējiem vajadzētu būt no muguras, vismaz kaut kādu daļu pirmo. Un it kā pa diezgan stipram vējām, bet šobrīd tad galīgi mierīgs, bet soli it kā pa 12 metru sekundē. Un, ja tāds no muguras pūš, tad ir baigi labi. Te ir jāatrod supermarkets, kaut kur viņš te bija, kur varētu nopirkt tad jaunu polu, cerams, augstu, vismaz no leduskapja, un jaunu arī tādu pudeli. Var sakot, te ir jau palmu pasauli sākušies.
Viss ir pa pakām. Arī saldējumu tu vienu atsevišķu nevar nopirkt. Tev jāpērk uzreiz ir tur 4 vai vairāk, vai kaut kāda ēdamās pakas. Nu, viss pa pakām. Es pagaidām vēl neieraudzīju kaut kādu mazo atsevišķo saldējumu. Tā viņi te stimulē to patēriņu, liek sagrābties uzreizīm nezinu cik katram. Tādā veidā ekonomika audzēs, nesaprotu. Vai pieliks vēlreiz sīdru un kolus te starp. Viņi nebija augstumā, ielika vienkārši pie lediem, kamēr es te vazājās, lai vismaz pišķīt uzaugstējās. Jau gribēju tos lietas slepenišķajā ūdens pudelē, bet tad sameklēju, kad publiskā alkoholnietošanas kaut ko mums ir atļaut. Un kaut kādas īpašas vietas varbūt, kur varētu nebūt atļaut. Es nekādu tādu zīmi te ķipa neredzu, un te sēdīšu to. Tad nopirkt vienkārši sādēju. Es visu neatvēruši, tas vienkārši dārgās svešs, bet vienkārši mazāks, ko es gribēju pirkt. Nu, tas Häagen-Dazs, tas 3 reizes dārgāks, šis 2,50, tas 6,50. Tā kāda jēga, tad te labāks nopērk lētāku. Viss abi jau tādi sorbeti, nebūs tas treknīgums, tur ugļhidrāti nebūs vajadzīgie, bet, nu, vismaz es gribēju tādu augļu atsveitinājuši savukārt, kā šī Tulūnas tātad osta, te kruīz kuģis un tāda pludmala peldama te nav šai vietā vismaz. Vidusjūrnieks parādās Tulūnā. Tagad gar to krastu joslu tad arī braukšu. Gandrīz 100 km līdz Frežī, kur man būs nākamais apmešanās. Kārtīgi saskalojoši tajās strūklakos. Matu samērcēju. Te viss cik varēju. Vēl muguru darētu kaut kā. Lai tāds atvēsinājums kādu brīdi braucot ir. Aizmējos pa vēlēceliņu tādā uzkalniņā. Tādā tos ceļu var vērot mazliet no augšas.
Te jau baigi var tagad visu kaut ko atbildēt braucot. Kārtējais uzēdiens, kārtējais lādējums. Nu, atskot uzlādēju gan sevi. Kas tas par skudrājumās? Pelkins nav baigi sāpīgi, bet podienu nostājas. Un lādēju arī telefonu. Vat tas ir jāčakars. Man reāli jāstājas, lai viņi lādētu. Nu, vajadzēja tomēr paņemt vēl to priekšsomiņu. Un tur uz kaut kādu mīkstu vienkārši kaut kādu zeķi vai ko ieliek. Un tad to lādētāju tur pieliek vienkārši piekabina klāt, uzreiz vada, lai viņš braucot visu laiku tur lādējās. Tad tas ir vienkārši jau bez jārām un tāds vēl jānopērk. Garšīgi viņiem tie kulinārijas izstrādājumi. Nu, kārtē apelsīnu sula. Kolu te nedabūju. Tāda te pie jūras. Angļu turisti. Vai briti diez, vai amerikāņi, vai austrāļi. Izdomāju, cerams, ka kaut kā atrisināt. Nu, cerams, strādāšu tā. Pievienojas tātad pie vada. Tie jau viņi redz pa to, es ceru, ka nē. Un mums šis aiziet te aizmugurē. Es ceru, ka var redzēt. Šito te uz to banku, Powerbanku. Nu, pašlaik it kā lādēs. Es tikko saskrējos vienu velosipēdistu. Nu, reāli pa to velo celiņu maucu. Nu, normālā hodā, tur kalns uz leju un tā. Savā joslā, nu, 2 joslu blakām. Tas tur tā lēni. Un manā joslā šķība iebrauc par daudz te tā ganās. Tie gājēji ganās, bet reāli tas taču velo šosejas tā. Nu, labi, viņiem citur reizēm nav kur sprukt, bet reizēm citur viņiem pat ir. Vienalga viņi tur kaut ko arī īsti nav tā kā, nezinu, kāpēc attīstījuši to maņu. Un, nu, es tā bremzēju, labi, ka man tas jaunās bremzes tā, nu, īsti tā, nu, pie viņa ritens, pie viņa riepa, pie viņa riepas tā sasitāmies drusku, bet es tā kā bišķi zaudēju līdzsvaru, man tā soma redz, es neesmu vairs tik stabiliīgs un man tur no kabats izvēlās šitais iPhones. Nekas viņam ir. Bet nu tā, draudzīgi viņš, nu jā, tā kā arī atvainojas, nu es ar neko tur neteicu, domāju, varbūt, ka es pātra maucu, jo šur tur es tagad ieraudzīju īstenībā pat zīmes šeit, piemēram, veloceliņam 20 zīme, nu ej, takš tu neievēros to, bet es jau uzmanīgi tā kā skatos, bet viņš bija reāli, jā, nu manā pusē iebrauc, bet nu tā novēlēja veiksmu, tad tā, viss ok. Vēl vienreiz gribēju pateikt, vec, ko tur pretī pāri, tā ir tā slavenā Saint-Tropez. Es jau tur arī paskatījos hoteļus, nu vai nevarētu tur būt pietur. Atvainojos. Bet tad, nu jā, tad gan arī tā arī jārīstās, jāsāk bija rīstīties, kad ieraudzīja tās cenas lētākais sākās. Nu labi, kaut kā daļa jau tagad bija izķerti, bet nu citur vienalga tik traki nebija, ka sākās no uzmēt cik? Virs 200 kaut kas, nu no 200 plus vienam cilvēkam, vienkārši cilvēkam, jā. Viena istabiņa vienam cilvēkam, nu tā, nu vienalga, tā jebkās istabiņa, jebkās no 200. Un, nu jā, un tur man sanāk baigais līgums, tāpēc speciāli braukciņu nebraucu, bet tas līdzis ir tā kā apkārt cenā. Sākumā atbraucu un domāju, kas tas atkal ir? Ne te piezvanīt, vai ne te uzraksts kāds pa hoteli. Bet kā iekšā, nu, es atnācu, jā, draudzīgs, laipns tāds ielaidies, bet viņš sākumā gan nevarēja atslēgt tās durvis, tur mocījās visādīgi šitās ārējās, es nezinu, vai es izskaišu kaut kā slēgt. Nu, iekšas arī varēs šlepē. Jā, tagad jau nāšana. Nu, iekšas jau drošāk šlepē. Šitā meta tāds triks viņām ir jāpaceļ tā uz augšu, lai viņas atslēgt vaļā. Bet, nu, viņa jau smuka. Vienīgi, nu, slēģi tur tāds ietlēkams, nezinu, drošības pēc vai karstuma pēc atkal droši vien. Bet viņa smuka. Paskati, tādas čoinīgas lampas un kur ir virtuves stūrītis. Tikai nezinu, vai vispār kāds veikals vēl ir vaļā. O, te ir pat olas atstātas. Kas vēl te ir?
kafija arī ir kaut kāda, tad jau man kaut kāds tuncis vai kas. Kafija varētu būt kafija, taču it kā. Nē, labi, kafija man pašam arī vēl joprojām ir. Es tik domāju, kaut kāds krutāks, kaut tādas kafijas. Pannas gan jau kaut kur viņas ir, jau ir olas, tas būtu diezgan ģirdzīgi. Jā, rakta ir arī pannas. Būs jāieliek labi atsaukt. Viņš arī tur kaut ko, viņš pats laik arī interesēs, jau tur pirms 9 prasīja, vai es jau esmu vai nē. Es tagad bišķi pēc 9 atbraucu un tad, atvainojiet, jā, tūlīt pēc 5 minūtēm būšu, jā. Tāds tā kā satraukts, tāds bišķi tāds, lai viss būtu apmierināts, lai es būtu apmierināts un tā. Būs jāieliek viņam liekam atsauksmu labā. Tā, dušiņa, ar stikla durvīm. Tā, kur tas dzēs? Labi. Es domāju, viņš laiks tā džindžulēsies. Tā, man liekas, katru dienu ar vien brūnāks jau palieku. Iebraukšu Itālijā, tad būšu tā kā pilnīgi vietējais itālis. Tā, kopumā atkal kā jau parasti. Šodien bija grūtākais. Pirmie 30 kilometri grūtākie vienmēr ir kaut kādi 40. Pēc tam, jo vairāk brauc, jo vieglāk paliek pēc tam. Kaut kā šitās valstīs tā īpaši kaut kā ir. Bet arī, tas neticamais kaut kāds tāds lēnums, neticamais. Kad liekas, tu pat ātri kā brauc uz kalnu uz leju, arī nelabi ir arī uz augšu tie kalni. Bet, viss tās pilsētiņas, un tad tur luksaforiņi, un tad tur pagriezieni, tad tu bišķi nomaldies, kaut un seko, it kā tev visu laiku priekšā tā navigācija, bet reizēm pat nevar saprast, tur skatoties viņā, kur bija jāpagriež, tur blakus viena, otrs, trešais pagrieziens. Tad, protams, tur piestāja bildē, tad, protams, tur atkal ēd, un tad tu palādā telefonu. Viss kopā tas tik šau, bet arī pats vidējais ātrums nav kopumā tik liels, tā kā līdz 24. Laikam pa pilsētiņām un tādām visādām vietām mainīgām. Un ļoti, nav tā, ka tu tā kā Latvijā uz šosejas vienkārši uzēji un tu bliez vienkārši pa taisnu šoseju, tur 10 kilometru, tad pagriezies uz atkal 10 kilometru. Te ir visu laiku kaut kādas izmaiņas, visu laiku, mijās tās, tik piesātināts ir tas brauciens, tāpēc arī sajūt, ka es nobraucu nevis 100, bet, teiksim, tur vismaz 200, kā Latvijā, ja ne vairāk vēl. Ja tu esi redzējis tik daudz, tik blīvums, tas blīvums ir tik liels tajā visā. Tā labi jānospiež tā, lai netērējās. Tā, es nezinu, jāaiziet apstīties, bet veikals jau, šitā nav pārāk liela pilsētiņa. Tāda maza šarmanta, tāda vecpilsētiņa, veikali te nebūs, bāri te būs vaļā. Bet veikali te nebūs, labi, bet man tās olas ir, bet man maize nav ko piekust pie olām. Labi, jāiet apstīties bišķīt medībās. Likās pārāk tumšīgs, tad te varēja vēl vienu šito gaismiņu ieslēgt. Cilvēki bļāvāja kāds, tā kaut kāds putns, pusies tur kaut kāds salots. Šitais Pievidas jūras pilsētās jau tur, man liekas, arī pirmdiena galvenais, vispār galīgā, ne tur nedēļas nogal, nekas. Ir kaut kur tur citur, tur pretī varbūt no tās pašas Centropēzes, kādiem bagātniekiem ballīti vai kas. Laikam tie putni satraukti pa to salūtu. Tāpēc viņi tā dīvaini. Šitie vēl tādi. Droši vien kaut kas no romiešu. Te viss tas romiešu mantojums arī. Skaņa vairs tikai atnāca pišķīt, varbūt varēja redzēt to. Kaķis tomēr neizturēja spriedzi. Es viņu te bildējuši.
aizgāja tālāk un noslēpās tur. Kāda tā šarmants tādam lampiņiem izgaismota tā centrālā iela. Šitā, saprotams, nav tik dzīvīga, kā ja viņi maziņa vienkārši tā pilsēta. Es nezinu, varbūt kā Bauska, varbūt to mazāk. Bet arī šitādā interesanti pasties, it kā liekas tāda galīgi tukšā, bet kaut kur turēt viņas jau skan kaut kāda mūzika un bāriņi jau ar tētu vērti un tajā. O, tie koki. Nē, viņi no tā bāra sarkani izgaismojās. Kādu sīvīgas durvis. Jūgenstilīgas, bet pati māja jau jānofačīja.